Tad tas ir tas, ko mēs tagad esam te uzrakstījuši, ja mēs ar sevi, vai mēs varbūt, jā, varam pastrādāt šobrīd ar kādu, ja? Vai ja kāds vēlas no klātesošajiem, tas ir viens, ja kādu dosiet, cits. Arī 35. Vienkārši šīs divas matricas paskatīsimies, ja, kā viņam strādā. Uz vārtu, vai? Nē. Kas laukā, ja? Tā praktizēšana uz implantātiem, vai viņi uztraucās, nu? Kas vēl Ko kā? mēs tagad skatāmies, kas laukā vai? Jā, kas laukā? Nu, vajag būt te apkārt, tieši kaklam un lobiem. Es tā. Es redzu šeit atkailināti aizmugurē tādas, ka, vārds sakot, nav tie smalkie ķermeņi, un šeit tā kā mazas tie spēka astotnieces, un apkā kaut kāda mazā. Mēsls ap kaklā ir, un apkārt galvai un krīt uz leju tāds. Es te redzēju sarkanu tādu, tas ir pakals dirgiem, jā, sarkanu tādas tur šeit, šajā. Jā. Es redzēju tā kā, kad būtu pārpūsts, nav pārāk daudz piepūsts balons, un tad vēl arī tur piemērs. Tad šādi pārklāts maiss un mezglis priekšā. Un kaut kur vēdera līmenī. Tāpēc arī viss pārējais tur ir pliks. Un, ja jūs tā skatījāties, ja kaut kādu pīnumu mezglu redzējāt aptuveni šajā vietā, tad arī tas ir tas, kas tur ir. Šādā veidā, ja jūs skatītos, kurā vietā tad viņi visvairāk saņem enerģijas? Vēders? Jā, tur, kur mezglis. Tālāk divi mezgli nevar būt, jo mezglis vienmēr ir cilvēka dzīves kaut kāds sakopojums. Un tā kā viņš to nevar būt. Nē. Mezglis kā tāds parādās tikai tad, kad cilvēks pienāk pie robežas. Nu, var teikt, mēs paši savu dabūnam tikai tad, kad pienākam pie robežas. Pārējā laikā mezgli nav. Nu, izņemot spēka astotnieks, kurš ir dabīgs mezglis. Tālāk skatāmies. Tas uztraukums, pieņemsim, par implantātiem, ja tā ņem. Viņš arī, jā, šeit arī vēdera līmenī tad arī redzams. Šeit, tad, kad mēs skatāmies tādu veidojumu, tad loģiski, ka no visām pusēm uz to mezglu tiks savilkt enerģija. Atcerieties, ja mēs spēka astotniekā redzam, ka ir pārrāvums, tad, lai šo pārrāvumu aizpildītu, tad tiek piesaukt ļoti daudz dažādu notikumu.
var teikt, viss bija labi. Un pēkšņi viss kā krīt no rokām. Viens, otrs, trešais, ceturtais tādu notikumu virkni. Un tas nozīmē, ka cilvēks kaut kur pārāvis spēku astotnē. Skatāmies, kas ir teļcereļa ģeometrija. Mūrs, lapseņu ūdens tukšs. Viņš savāk nākuši. Atlučus. Ļoti līdzīgi, jo redzu, jo būtas lapseņu pūlis. Ir tas vibrācijas. Un savādāk. Ko vēl redz? Pinti. Apakšā viss ļoti netīrs. Tātad, kas šeit ir? Jā. Tātad šeit nāk dievišķa enerģija un tiek pārvērst par netīrumu čupu. Neredz to, ko dod? Viņa mēģina to izfiltrēt. Nosaukt nepareizi. Nē, viņa mēģina caur kaut kādu saprotamu sistēmu izfiltrēt iracionālo pasauli. Nu, piemēram, es jums saku, tā ir tāds teiciens, bet varu arī ne teicienu pielietot, bet kaut kādu mūsu sarunu. Es jums saku, izdariet tā un tā, jo tā varētu būt priekš jums labāk. Vai saku kaut ko tādu, kas nav absolūti noteikts, kā jādara 1, 2, 3, bet dalos ar kaut kādu patiesu savu pieredzi. Un jūs varat paņemt to pieredzi kā formu. Un jums būs tāds došliks. Nu, Rolands, darīt tā un tā. Tad, kad, ja jūs pastāstīsiet man, kā jūs to sapratāt, un es teikšu, es tā nedarīju. Es jums atstāstīju tikai aptuvenus virzienus. Un sanāk tā, ka šajā gadījumā augsta kaut kāda doma paņemta, bet caur šī doma nav viņas izieta, tad viņi arī nevar sevi ieturēt vai iekļaut to augstāko patiesību. Tas, ko mēs parasti sakam, ja sieviete var runāt tikai par to, ko reāli pieredzējusi un saņēmusi reālus rezultātus. Un tā, skaidri un gaiši. Un arī skarbi. Ja, tas nozīmē, ka viņi vienkārši zina. Pārējos viņi vienmēr vēršas pie avotiem. Tad viss kārtībā ar šo sievieti viņi vienmēr pasargātu, jo viņas pieredze ir tik un tā, viņas pilnība, un tā ir viņa. Viss teorijas, ko viņi zina, ir vienkārši dalās ar informāciju, kur var nopirkt lētāk, vai kur pie kāda ārsta var labāk aiziet. No informācijas viedokļa, nevis no
savas pieredzes. Ja viņa pati bijusi, viņa saka, es esmu bijusi pie tāda ārsta, man patīk. Tātad tā ir tāda sistēma, caur kuru viņi skatās augstāko palīdzību. Līdz ar to, ko viņi neredz. Nu, viņi neredz šo palīdzību. Jo viņai šķiet, ka palīdzībai jānāk tādā vai citādā formā. Saprotat, par ko es saku? Nu, parasti jau, kad brīnumu, jā, es gaidu brīnumu, kādā formā tu veidi, nu, kad atnāks burvis vai iedos to burvu kociņu. Jā, ja tev būtu burvu kociņš, ko uzburtu? Kauns nav. Iedodiet, lūdzu. Nu, es pagaidām jautāju, ko tu uzbūrsi? Es uzburtu māju. Piemēram, forši, pagaid, top, nesteidzies mazliet, cik stāv kvadrātmetri un aptuveni? Un kvadrātmetri aptuveni? Nu, apmēram 120. Kopsumā 2 stāvi. Vai 1 stāvs? Tur ar zivtiņā, cik mums. Zildiņā. Inta, pagaidi, netraucē mums. Mēs runājam par māju. Jā. Mājai turklāt viss kaut kas vēl. Jā, pagaidām mēs pa māju, Mēs jā. par māju, jā. 120 tas ir mājas dzīvojamā platība. Vai visa platība? Jā, tā ir dzīvojamā. Nu, tad būs 60 lejā, 60 augšā. Nu, aptuveni. Nu, 120. Nu, es aptuveni, es šobrīd nepiekasos. Jā, pilnīgi tā. Un no kā? No ķieģeļa? No koka? Tā. Tu taču... Ne no ķieģeļa. Tu, pagaidi, tev ir burvu, nu, tu vari no jebkā. Jā. Pat no... No ķieģeļa, jā, tieši tā, un es zinu pat no kukā. Jā, un tagad, ja mēs zinātu visu būvmateriālu svaru, vienkārši zinātu, un varētu pateikt, ka šī mājas svars būs, beņemsim, kādas 50 tonnas. Nu, varbūt ne 50 tonnas, varbūt mazāk. Nu, tur... Pamatiem es vēl nerunāju. Nu, jā, bet pamats, nu, es domāju, ka tāda labas pamats, jā, Protams. ar pagrabu. Nē, Bez pagraba. Tad, nu, redziet, mazliet vieglāk. Tātad pamats, nu, es saku, nu, pieņemsim 50 tonnas. Tagad es tev iedodu būri noviņu, kur svers 50 tonnas un plus. Saprotiet, ja? Tad, kad... Jā, tas... Vīrieši izteiksmē. Es vienkārši stāstu, ja? Es jums pastāstu no tāda fizikas viedokļa, ja mēs no burvnūjiņas dabūnam māju, tad burvnūjiņas svars, nevis izmērs, bet svars, būs 50 plus tonnas. Es gribu vīrieti, piemēram, viņi būs tādā svarā kā es, tikai Es no tāda viedokļa, kad cilvēks saka, bet no citas dimensijas var paņemt. No citas dimensijas. Es saku, jā, no citas dimensijas tu vari, bet iestūķies tu šajā dimensijā. A šajā dimensijā darbojas fizikas likumi. Tik un tā, nu, viņas smagums būs tāds, nu, kad to māju tur varēs dabūt tādā izmērā. Nu, lūdzu, un tā tālāk. Var spējas palūkt, vai lūdzu no viņa prasmu, nespēju. Viņiem brīniņš ir. Nu, redzi, burvnūjiņu. Skatiet. Pagaidiet, skatieties. Tagad burvnūjiņu, prasmes vai spējas. Pirmais, kas ir jāsaprot, ka mums viss šīs prasmes spējas jau ir ieliktas. Jau, ziniet, kā datorā viss programmas ir ieliktas. Ir ieliktas teleportēšanās spējas. Jā, tikai te ir jāpaskatās no sākuma viena mākslas filma, ka patiesais teleportējas visu, nepatiesais tikai daļīgi. Iznāks tikai mākti vai nagī. Jā, tā ir pusē. Nu, pilnīgi, es jau nedomāju par daļinu. Jā, bet šajā gadījumā patiesā teleportācija, tad viss patiesais teleportēsies jaunā vietā. Plaumas izskatīt. Plaumas izskatīt, jā.
implanti. Un, Tātad arī apģērba nebūs. jā, tur parasti ir jābūt. Tad nākamā vēlme var Ei, būt. pagaidiet, tūlīt tās Bet burvju labi, nūjiņi, lūdzu, pagaidiet, lūdzu. burvju nūjiņi, kas iedarbinās to Ģeņģēņi, в общем, кажи. ģeņķēni. Es paņēmu galvu. Pagaid, tad būs ebonīta nūjiņi. Galvenais tur, ne, galvenais pareizi izrunāt. Ja zelta zivtiņa var būt kurla. Viņš ēda tajā mirklī kaut ko ielikt smutē, un mēs ar Ilviju sēžam. Skaļāk, lai tur arī dzird. Jā, lai mēs sēžam un dzirdam, sieva būs rītā. Izrādās, viņš teica, sievs būs rīt. Nāc, sieva būs rīt. Kā mēs smējam. Jā, Sieva būs rīt. jā, tātad, Pareizi izrunāt. jā, tātad ne tikai pareizi izrunāt, bet arī vajag, lai zelta zivtiņa ir ar dzirdi labi, jo tur ir savs. Burvju nūjiņu par zelta zivtiņu pārvērtās. Pagaidi, mēs pagaidām runājam par nūjiņu un daņķaņu. Nūjiņu, daņķaņu, tad būs ebonīta nūjiņu vai, vai vēl kaut kāda nūjiņa. Tātad, nūjiņa, kura iedarbinās cilvēku talantu. Tas ir labs spēriens pa pakaļ. Garīgā pendela. Jā, garīgā pendula. Tad atkal, ja, nūjiņas svars būs tāds interesants, un nūjiņas darbība būs interesanta. Tas ir ļoti interesanti, tad, kad jūs pēkšņi sev ļaujat, tiešām ļaujat, izrunāt, kādas versijas varētu būt burvju nūjiņai, ko viņi varētu iedarbināt. Un redziet, no fiziskā viedokļa, ja mēs kaut ko fizisku vēlamies uzbūrt, tad vienmēr būs tikpat liels svars izies ārā. Tālāk, ja mēs ņemam, ja šitā māja paņems enerģiju no šitās telpas, es saku, jā, forši, iedomājieties, ka tagad mēs ieliekam kaut kādu termosu, un pēkšņi viss šī telpa sarūk uz termosa lielumu. Mums reiz aizies, tā psihi, kā tas ir. Ieliekam termosu, to hologrāfisko, un tagad hologrāfiskais termos paņem no šīs telpas enerģiju. Tad uzreiz telpas saruks, pieņemsim logi. Jā, arī, jā. Nepareizi īstenībā, jo ja visu enerģiju paņem. Ne, viņi tieši tik daudz, cik termosam vajag. Priekšsēdus. Jā, un tāpēc uzreiz mēs sajutīsim, ka enerģijas kļūs mazāk, pieņemsim gaisa mazāk. Uzreiz tāda zivtiņa tā. Lai attīstītu talantus, nozīmē, ka Ievai būs vēl pāris darbi klāt. Oi, tur nezinu, ko, tu šajā gadījumā burvju nūjiņa, šajā gadījumā tu nemaz nezini, ko tu tā burvju nūjiņa darīs. Tā būs, labāk karma, labāk, lai karma iedarbojas, nekā šī burvju nūjiņa, jo viņi taču reiz dos par to talantu. Varbūt es labs zeltracis. Jā. Labi, dimanti. Tu redzēji to dimantu šahtu, kas ir Jakūtijā? Nē, es varētu atklāt kaut kur ir vieglāk tikt. Nē, tur redz vai nu Āfrika vai Jakūtija. Latvijā savā sētā. Vai kapiņas? Nē, kulturālo slāni. Nē, skatieties. Redziet, šis duršlaks ir tas viss, ko mēs tagad runājām patiesībā. Viss, ko mēs tagad apspriedām par burvju nūjiņu, par kaut kādu būrvestību, ka tā garīgā enerģija vai tā garīgā barība ir tas, kas notiek caur burvestībām. Bet burvestībām noteiktām. Tas tā kā rakstīts, var teikt, kā pasakā rakstīts, tā arī jānotiek. Dzīvo ilgi. Tad kāds mums jāraksta pasakas? No šiem priekšsēvis. Vienkārši lasot pasakas un viņas stāstot patiešo, kā bez tēlēnā apraksta, būs duršlaks, caur kuru skatīsies uz
pasauli. Otrādi apgriezt. Vai otrādi apgriezt, vai arī caur slēdzeni, ja skatīsies, kas tur notiek pasaulē. Tātad redziet, kas tur arī notiek, kāpēc arī tas savilkums izveidojas. Un šis ir no baudas stūra nāk, tātad arī no limbiskās sistēmas viedokļa, jā, skaidrs, ka viņi gribas baudu. Vienalga šobrīd mēs nerunājam par ēšanu vai vēl kaut ko, vai, piemēram, tie paši zobi, lai izskatās, nu, kā kaut kādai zvaigznei. Nu, piemēram, jā, vai naudas tur kaut kāds iztrūkums ir. Ja tas ir tas atkal labums stūris, ja tā ņem. Ko šeit darīt? Nu, es domāju, ka duršlaks labs instruments ķēķī. Jā, nu, tā kā varam uz Brīvdabas muzeja aizsūtīt. Jo, nu, es tā sen neesmu duršlaku kaut kā pielietojis. Makaroniem? Vai spageti? Spageti. Bez duršlaku? Kaut kā var, bet, nu. Nē, es pagaidām bez viņu. Tā esmu taisījis, bet, nu, varbūt vajag ar viņu. Sāk. Bet, ja mājās ir Ko tikai tad? Ogas, kā es ogas mazgāju? Ja es pērku tajās plasmas placiņās, tad es pilnīgi viņās arī mazgāju. Nu jā, tas ir duršlaks, bet bez... Ja no dārza nolasa. Nē, dažādi viņas var nolasīt. Es uzreiz tā padomāju, ko es daru. Jā, uzreiz, jā. Nu labi, katrā gadījumā mēs varam uz virtuvi sūtīt un tādā veidā mēs viņu novāksim. Ko darīsim ar tiem grūžiem, kas šeit ir? Prasaģim vai tomēr ieliksim sfērā? Ko tad? Nu, mans priekšlikums ielikt sfērā tikai tāpēc, lai ir tomēr šī ceļcareļa pilnība. Tas viss ir viņai doties, un tas duršlaks padara to visu necienīgi, nu kā makaronu tā. Tātad duršlaku mēs noņemam, ja, noņemam tur virtuvē un šo visu sfērā. Plūsmu. Plūsma un sfēra. Sfēra un plūsma. Nu jā, plūsma. Pilnīgi sfēra, jā. Nu vienkārši var sfēru uztaisīt un tālāk plūsmu. Var plūsmu un tālāk sfēru. Tur arī ir tāds interesants moments, ka varbūt, kad jūs strādāsiet, jūs redzēsiet, ka šeit nav sfēra. Būs plūsma un būs sfēras apakš. Nemēģiniet viņu aiztaisīt sietu. Jo tā ir iespējams liela sfēra. Jā, bet ja jūs nepiedomājat neko klāt, tad jums vienmēr būs sfēra. Jums var pavērties kaut kāda cits redzējums vai cita norma. Bet ja jūs to normu tagad sāksiet līdz šeit, tad būs atkal tas pats duršlaks šajā matricā. Un paskatāmies tad otru Daņķaņa teļcareļu. Tepat jau reiz. Tad tas, ar ko viņi piepildās. Svešas meditācijas. Jā, kādā veidā tur ir svešas meditācijas? Negašīgs mutē un tad puņķi tādi melni. Inti? Es redzu tādu tā kā sēgu, kuru ļoti kožu. Kvadrātiem. Kaut kas. Kas tad? Zirnekli. Nu, malku citreiz liek tā aplītī, nu, burtiski malkas vietā jāiedomājas. Svarīgi ir tas, ja jūs redzējāt kaut ko šeit apkārt, ap centru. Jā, tas nozīmē, ka jūs vismaz lokalizāciju esat pareizi noteikuši. Jā, tālāk tad tiešām ir tās svešās meditācijas, kuras varētu līdzināties gan jūras zvaigznei,
gan vienkārši tādam neregulāram savilkumam. Svešas meditācijas nozīmē, ka viņas mēģina savienoties un kaut ko izveidot kopā. Sēga pārklātā, ja, kas varētu sekt pāri, tas ir noslēpumainības veidošana. Tātad, var teikt, noslēpumainu, starpenes aprakstu padarīsim noslēpumainu. Tā vajadzētu. Nu labi, anatomiski apraksts. Loģiski. Bet. Pagaid, šitas triks man ļoti patīk. It sevišķi tie, kur brauc tur uz Indijām vai vēl kaut kur, un tad viņi atbrauc ar tādiem apgaismotībām, apgarotībām, un kad vienkārši saka, kāds jums jautājums ir? Un tu vienkārši saproti, ka viss apgaismotība, apgarotība ir kaut kas cits. Vismaz indiešiem tas ir kaut kas cits. Tiem, kas tur braukuši, tie kaut ko citu. Tā svešā meditācija. Tātad. Mēģina noslēpumainību ierakstīt tur, kur viņas nav. Kā redziet, mūsu attiecības vai attieksme. Nevis attiecības, bet mūsu attieksme. Tas arī ir tas garīgums. Un attiecīga attieksme arī ir šī garīguma noslēpumaini. Noslēpums, ja tā ņem. Kur tad tās pasakas? Pasakas? Tur tas nebija, ka viņš atjāja ar zirgu un nojāja princesīti, ja? Viņš... tieši tā, Kā pasakās arī tas bija. Nē, nebija pasakā, ka viņš viņu nojāja. pieci bērni. Katrs, kā viņi bija. Viņš viņu pamodināja. Viņš pamodināja ar ko? Ar kādu? Ar mīlas skūpstu. Nevis ar franču skūpstu. A tie, kas ar franču skūpstu, ko var darīt? Cik daudz tur varoņu skūpstīs līķi, franču gaume. Šajā gadījumā tas ir tāds, it kā acīm redzam uzrakstīts, ka mīlas skūpsts, tālāk, ko cilvēks ieliek tajā visā. Tad, kad mīlestība skūpsta caur attiecīgu cilvēku, tad kas notiek? Cilvēks atnāk pie apziņas. Līdz tam viņš dzīvo bezapziņā. Apzināti, neapzinoties. Tāpēc arī guļ. Tā. 5 bērni. Simbolisms. 5 bērni. Tas fiziskais, ēteriskais, astrālais, mentālais. Tad jau 7. Un ja 7, tad tur vēl budhēlais un nirvāniskais. Redz, mēs taču citādi skatāmies uz pasaku. Tātad šeit Evija mēģina caur tām svešām meditācijām izveidot to avotu. Tāpēc arī daudz mītu šajā gadījumā piedalās viņas. Jā, bet šajā gadījumā viņi mēģina savīt kaut ko kopā, bet tas nesanāks tikai tāpēc, ka šeit izveidosies spēks, un no tā spēka veidosies vēl kaut kāds spēks. Tikai tāpēc, ka nevar no vecām meditācijām kaut ko tādu iedzīgu dabūt, ja tā ņemt. Centrā ieliksim zvaigznīti uz slapu. Mums vajadzēs kaut ko tur ar to centru izdarīt. Vismaz. Jūs ieliksiet 0 potenciālu plusu un mēs piedalīsim. Viņš piespiedīs. Piespiedīs punkti. Pagaidi, es neesmu tik drošs sirdīs. Jā. Nē, es ielikšu to visu sfērā. Un tālāk tas arī būs.
punktiņš. Кредит завершить. Jā, šajā Par gadījumā. nulli mēs pabeidzam, nav plusu, Jā. pēc tam nav. Jā. Redz, kā ir. Ja tu redzi šito matricās, nemaz negribas ar svešām meditācijām pēc tam uz rokām staigāt. Skaties, kas laukā. Nu, spēkā stotnieki sakārtoja. Tālāk būs snigrioza vai iekšējais ceļš, jā, iekšējais ceļš. Krieviski, jā, snigrioza meditācija. Es pagaidām nerakstu vēlreiz 3D, tas viss ir 3D. Tālāk 4. To mēs esam visu. Nu, var smadzenes, jā, smadzenes. Te mēs limbiskā sistēma. Tālāk, kas tad vegetatīvā. Epifīze. To visu kā vienu. Smadzenes tas ir pēdiņās, ja mēs ieliekam. Vienkārši, lai ātrāk iet, Jā. skatīties. Var ātrāk, atsevišķi. var atsevišķi skatīties, bet šajā gadījumā mēs jau labu laiku, varbūt kādu visu 2022. gadu jau skatījāmies to visu kopā. Krievijā mēs atsevišķi. Nu, es no tāda viedokļa, ka mēs to varam skatīties kopā, jā. Jūs zinām, kas iekšā ir. Ko tad? Jūs zinām, ko mēs... Jā, mēs zinām, kas tur iekšā. Tālāk, ja mēs skatāmies, ko mēs tur tālāk. Labi, uzrakstīsim esamība. Esamīgums. Teikšu tā. Krieviski ir beķīnisti. Šajā gadījumā tie ir savstarpējās attiecības starp ko? Esamība. Svešā esamība. Virtuāls. Esamīgums. Dzimta. Miedarbība. Un darbība. Arī 3D. Arī 3D. Tātad, kā mēs varētu priekš sevis definēt esamīgumu vai beķīnisti? Tad, protams, ka tā ir procesualitāte. Tātad kustība. Jā, tad process, no sākuma līdz kaut kādam kopsvilkam. Savstarpējās attiecības starp esamību un svešu esamību mēs atceramies no Dao pakāpes, ka svešā esamība ir katrā esamībā ielikt kā, nu, ja teiksim, kā sērde vai kā vidus vai iracionālais
kurš tad arī padara jebkuru mantu dzīvi. Tad mēs to varam priekš sevis definēt, kāda mūsu talanti. Kur ir tā svešā esamība? Šeit pie kā ir, tā ir, uz ko vajadzētu, vai kam vajadzētu pievērst uzmanību. Ka svešo esamību mēs pārtaisam par iracionāli esošo, un tad tā kā vajadzētu priecāties par to. Bet, ja vēl neesam to pārveidojuši, tad, ja svešā esamība sāk augt, tad būs audzējs. Ir tāds novērojums, ka jebkuram cilvēkam, kuram ir audzējs, viņam ir svešās esamības pieaugums. Mēs agrāk esam teikuši tā, ka audzējs veidojas tad, kad cilvēks neizpauž savus talantus. Vēl mēs esam runājuši par to, ka audzējs veidojas tad, kad ir tā saucamā sēņu domāšana. Vēl mēs teicām, ka audzējs veidojas tad, kad cilvēkā veidojas tā zemākās dzīves formas, vai ko mēs saucam par vienšoņu. Tādā veidā, kad vienšoņos ir ļoti daudz sēnes, ja tā ņem. Tāds jēdziens, vai kā sēnīts. Bet visu kopumā, ja mēs to skatāmies, cilvēks savus tiešām talants vai savu radošumu nepielieto izaugsmai, viņu pielieto, lai saglabātu esošo. Ja viņš saglabā esošo, tad loģiski, ka viņš sāk palielināt svešo esamību. Doma ir saprotama. Tāpēc mums vajadzētu izmantot savus talantus, attīstīt, un līdz vienā brīdī mums tā svešā esamība vai mūsu talanti kļūst par mūsu avotu. Tas saucamais iracionāli esošais. Ja mēs runājam par kaut ko līdzīgu, nevis vienādu, bet līdzīgu, mākslinieckie stili. Kā var atpazīt Rembrantu? Jūs skaties uz gleznu, jūs sakat, reku Rembranta glezna. Vai kā jūs varat atšķirt kaut kādu, Kandīnski pieņemsim, viņa gleznas. Šīs divas, viena ir klasicisms, otrs ir jaunā māksla vai abstrakcionisms. Līdz ar to, ja jūs redzat, tagad jums iedod divas bildes, jūs skatāties uz šito gleznu, pareizāk sakot, nevis bildi, bet uz gleznu. Te jūs redzat ķermeņus, kā uzzīmēts, tas ir klasicisms, šeit jūs redzat kaut ko tādu abstraktu. Tālāk jūs tur varat domāt, ko jūs tur redzat. Vai, pieņemsim, Picasso. Nevis agrīvos darbus, bet vēlos darbus. Ja? Tur jūs redzat vēl vienu kaut kādu abstraktu mākslu. Tā tālāk. Ja? Tas ir stils. Ja? Stils, kuru tad izpauž autors un veido šo stilu. Un jautājums, kurš stils tad arī kļūs par iracionāli esošo? Kamēr cilvēks dzīvs, šis stils var būt pieprasīts. Cilvēks aiziet, šo stilu vairāk nepielieto. Vai ir otrādi? Otrādi, tas nozīmē, ka stils dzīvo, jā. Rembrandts. Jā, šajā gadījumā Rembrandts. Arī visa tā abstraktā māksla, viņi centieni iziet no iepriekšējās paradigmas, tās klasiskās mākslas. Bet tas pats Picasso, kad es ieraudzīju, kāda viņiem ir tās
agrās gleznas vai agrie zīmējumi. Es sapratu, jā, ka cilvēks tiešām ļoti labi pārvalda šo mākslu, un tad tālāk ir viņa meklējumi. Vai patīk, nepatīk, tas ir kas cits. Virtuāls. Virtuāls ir tas, kas grib kļūt par reālo. Kā mēs varam uzķert cita cilvēka virtuāli? Es vienreiz savā dzīvē gandrīz vai uzķēros, bet man nelaida mans spēks uz šito visu. Pēc vēlāk es to sapratu. Manā klātbūtnē vienam cilvēkam iedod uzdevumu uzzīmēt puķi. Es tagad padomāju, es dzirdu, padomāju, man patīk citreiz zīmēt puķis, aiziešu, es uzzīmēšu. Es sēžos, man nesanāk, sēžos, nesanāk. Atnāk pie cilvēka, saka, klausies, es dzirdēju, tu teici, tam cilvēkam uzzīmēt puķi. Saka, jā, bet es teicu viņam. Un man viss sagāja kopā. Bet, ja mans spēks mani nenoblaķētu no šitā darba, tad es dzīvotu ne savu dzīvi kādu laiku. Jo tas, ko bija jāizdara tam cilvēkam, es izdarīju, un tālāk ar to arī nesētos. Ne prieka, ne gandarījuma. Tātad mums nevajadzētu būt tiem saucamiem virtuāliem. Jo virtuāls ir neizpaudusies lieta vai neizpaudies notikums. Un viņš vienmēr vēlas izpausties. Loģiski. Tas pats esamīgums vai procesualitāte. Tad mēs skatāmies, vai ir kustība vai nav kustība. Arī attiecībā šeit visur jābūt normai, plūsma ar sfēru. Tad mūsu gadījumā virtuāls, kas ir dievgribas, ja tā ņemam. Ja norma, ja tāda plūsma ir dievgriba, tad arī tas, kas Dievam vajadzīgs, to mēs arī darīsim. Mēs tur pieliksim savu radošumu. Viņš ir izdomājis māju, mēs to māju uzbūvējam. Tad viss kārtībā, Dievu gribā uzbūvētā māja. Tāpat arī esamīgums, dzimta, miedarbības un darbība. Visu te mēs skatāmies. Varam paņemt vienkārši esamīgumu un visu ietvert sevī. Tad viss šos atsevišķos apraksts saukt vienam. Šeit jautājumi ir? It kā nav. Jā. Tālāk. Tā dzimta, cik mēs viņu plaši skatām. Jā, šajā gadījumā dzimta būs Lozori, jā, dzimta būs. Tātad, kas ir dzimta? Kas ir avots? Dzimtas, kā piemēram tautas saknes, to arī var paskatīties, vai mēs to esam sevī iekļāvuši, vai mēs esam no sevis noraidījuši, ka mēs tā nedzīvosim kā mūsu seņķi. Neviens jau neprasa, lai dzīvot kā seņķi. Vai arī kā viena sieviete man pajautāja, kāpēc nevar dzīvot kā agrāk?
Vienkārši vīrietis, sieviete dzīvo un bauda to dzīvi kopā. Es saku, tikai tāpēc, ka tā kā agrāk jau nevar. Agrāk nebija datoru, telefonu, televizoru. Viss nebija agrāk. Bija jāiet, jāvāķi lokus. Un tāpēc arī meklēja izdzīvošanu. Šodien cilvēki meklē ko. Citi turpina meklēt izdzīvošanu. Bet pārējie meklē dimantus. Kaut kādu jēgu vispār savai dzīvei. Tas arī, es nedomāju, tas visur tā ir. Tālāk būs, kāds mums to bija numurs, tad 6. būs laika ģeometrija. Un šeit uz rokas, ja mēs skatāmies kā parasti, norma plūsma. Ja jūs esat daudz strādājuši, tad arī jūs esat kaut kā ar šo ģeometriju jau sakārtojuši savas attiecības. Ka jūs saprotat, ja jūs strādājat cauru metodi, līdz ar to laiks sakārtot cilvēku. Vai jūs šo cilvēku sakārtot. Tur ir jūsu iekšējā patiesība, kas darbojas. Saprotiet, ja tad mūsu ģeometrija vai mūsu spēks vai laiks. Man vienmēr ir teiciens tāds, man vieglāk, lai laiks, ja? Man nav tik liela atbildība. Un tad, kad tu jau esi tajā līmenī, ka tu ar savu spēku tur kaut ko maini, tad arī nav ko uz laiku skatīties. Ja tā mēs ņemam. Bet vienkārši jābūt, ja mēs runājam par cilvēku, viņam jābūt dievišķā spēkā. Tad viņš ar savu spēku var. Ja viņš vienkārši ir spēcīgs, tas spēka cilvēks, tad viņš pagaidām deformēs citu cilvēku spēku. Ja viņš neredzēs to būtību. Vai klonus taisīs, kā zvaigžņu karos. Tālāk. Tiem visiem iepriekšējiem norma bija sfēra plūsma? Plūsma, jā, un sfēra augšā. Tāpēc mēs visi vienā tādu paņemam. Es tu neuzzīmēju. Šeit būs plūsma. Šeit būs sfēra. Tālāk mums ir spēka astotnieks. Un šeit ir spēka astotnieka atjaunošana. Ja mēs uzzīmējam cilvēku. Spēka astotnieku. Šādā veidā mēs viņu. Tad mums vēl jāpiepilda cilvēks ar cilvēku lauks jāpiepilda ar laiku.
Bet šeit, kas vēl ir interesants, tad vienā no semināriem, pēdējā seminārā, kurā es biju, kurā Gošs pēdējo semināru pavadīja Maskavā, arī tur viņš teica, ka spēka astotnieki, pēc spēka astotnieku formas arī ir vispārējie smalkie ķermeņi. Tādā nozīmē, ka sakārtojas vispārēji ķermeni. Ne, viņi ir līdzīgi spēka astotniekiem. Un šeit ir aptuveni tā, ja, ka katrs meistars dzird savu. Un tad viens meistars dzird vienu, tālāk otrs meistars dzird otru. Tad es nezinu, ko es dzirdu, ja tā ņem, ja? Bet tas, ko es varu pateikt, ka visi ķermeņi būs pēc spēka astotnieku formas. Tātad ēteriskais, astrālais, mentālais. Viss būs pēc šīs formas. Jūs teiksiet, kāpēc? Jā, tāpēc vārds forma paspīgi, labi, tur kvalitāte kaut kā. Ne, mums taču ir jaunais spēka astotnieks, ja, tad atjaunotais. Un līdz ar to visi pārējie ķermeņi, viņi pieņems šo formu. Bet tagad forma kā cieta forma vai forma kā veidols. Kā mākonī. Mākonī jūs skatāties, jūs redzat kaut kādu formu. Bet pats mākonis, viņš nav tajā formā. Jūs vienkārši redzat šo formu. Tad pieņemsim ēteriskais ķermenis. Un viņš kā kažokāda bija, tāda kažokāda arī paliks. Vienkārši viņš būs kāds, tā kā kuplāks, kā astotnieks, tikai tāds apjomīgāks. 90. Tur reizinājuma zīmīts bija. Jā. Kā runakīgi. Labāk patīk. Arī labāk. Tālāk mēs strādājam ar D spēku. Tikai radošais spēks, jā, tad. Ja mēs skatāmies zemākā pakāpē, tad mēs skatīsimies D spēku. Šajā pakāpē mēs skatāmies radošo spēku. Arī mēs skatāmies 3D. Tālāk būs smalkie ķermeņi. Ko šeit vajadzētu atcerēties, ka pārejas momentā no šīs esamības uz jauno esamību, pārejas momentā deformēs visvairāk ēteriskais ķermenis. Noteikti arī veselības stāvoklis, ja tā tiek ietekmēts visvairāk. Astrālais, mentālais, viņi tādi vairāk kā pofigisti. Viņam nekas nenotiek. Viņi kādi bija, kā stabi, tā arī stabi paliek. Ne, tā mēs ņemam viņu tādu. Tālāk apziņu un tālāk šeit apziņa plus tāds smalkie ķermeņi. Žiņā un veļba. Šajā gadījumā ir arī tāds interesants moments, kad mēs skatāmies apziņu priekš daudziem meistariem, protams, ka apziņa ir vienkārši lauks apkārt galvai. Jā. Bet
tas, ka vārdā apziņa ir būtība, to, it kā piefiksē cilvēki, bet nesaprot. Un sanāk tā, ka tad, kad mēs labi zinām darbu cēloni, tad nākošais solis, ko Gočs nav rakstījis, jā, vienkārši tā ir, kā citi meistari saka tā. Es šobrīd vienkārši saku, kā citi meistari saka. Ka tālāk pēc smalkiem ķermeņiem, pēc apziņas, pēc dvēseles vajag paskatīties būtību. Jā. Un tas ir tas galvenais jautājums. Priekš kam skatīties būtību, ja tu esi būtību paskatījies? Kur? Apziņā. Tātad, ja apziņa ir kā ciedru, nevis ciedru, bet kā lāzdu rieksts ar čaumalā ielikt, tad ko tur skatīties būtību? Būtībā tāpat tās redzēs to pašu čaumalu. Ja mēs skatāmies apziņu kā lauku apkārt galvai, bet apziņas formu mēs skatāmies kā plūsmu, tad ko mēs redzam? Ka būtība ir sakārtot. Un tad tālāk jautājums, kāpēc būtība jāskatās, ja būtība jau ir sakārtot. Tas ir tāda neliela nianse. Ja gadījumā jūs kaut kur pēkšņi dzirdēsiet, ka vēl vajag skatīties papildus būtību. Skatieties, pētiet, vingrojiet. Jā. Man nav nekādu iebildumu, vienkārši es jums saku šādā veidā. Tālāk ceļš. Būs laiks. 11. Būs atjaunots. Spēks. Un cilvēks kā jauna spēka, savu jaunu spēku avots. Un šajā gadījumā, kur ir atjaunots spēks, tur ir plūsma. To mēs tāpatās jau zinām. Ja mēs strādājam kaut kādu negatīvu darbību un tā tālāk, tur mēs skatāmies teļcereļi. Esamīgumu un meditācijas, kā iekšējo ceļu. Ja mēs strādājam ar dzīvniekiem, tad mēs skatāmies teļcereļi. D spēku, dvēseli un lauku. Jā, enerģijas avotu noteikti mēs skatāmies. Vēlreiz, kas tur ar tiem dzīvniekiem? Teļcereļi, D spēku, dvēseli, lauku un enerģijas avotu un plūsmu. Bez enerģijas avotu un plūsmas nebūs arī laukus. Ko skatās zirtiņu? Zirtiņas man ir Rības. Kur jūs satat un kristē? Bez spēku paskaties visu. Es domāju, ka jātur pietiks ar D spēku. Un ūdeni. Miedarbības saimnieks. Labi, tad turpinājums arī.